Sveicināti skatītāji, 16. jūlijas, kravas mums nav, un tad es izdomāju te nodarboties ar pāris nieciņiem, kā es pirms tam teicu, ar gaismiņām. Tad šo video droši vien varētu saukt par šķūnīgu, vai kur mūsu gaismiņas ir, jā. Tad Amazonā, man liekas, tas maksā $60. Te var apmēram redzēt, kas tur varētu gala rezultātā būt. Es pasties YouTube, te ļoti smuki izskatījās, kā dzīvē būs redzējis. Ārā ir mega karsts, būs kaut kā 30 vai cik grādi, un saules pie virsū. Es aizskaniņas aiztaisīju ciet, lai man saule nekoši kaut mišķi ir ieslēgta. Ir, cik tagad ir 4 pēcpusdienā, es baigi nesteigšos, nekur neskriešu lēnu gari, jo tur ir jāvalk vari, tas nav plug and play komplekss, tur ir visiem moduļiem iekšā, es pēc tam parādīšu, kā tas viss izskatās. Atveršu vaļā kasti, tad jūs varēsiet saprast, par ko iet runa. Tātad pirms es visu ielieku iekšā, salieku, es drošības pēc saslēdzu, pa taisno izklāju visas gultas un saslēdzu pie elektrības, lai pārbaudītu, viss darbojās. Tātad šīs te mazās kastītes, katra darbojās pa sevi. Protams, viņām visām jābūt pieslēgtām pie elektrības, tā galvenā kaste ir, man liekas, šis te lielais bloks, un pārējās vienkārši tu saslēdz pie elektrības, vienalga durvīs, kuro strīpu tu liec. Un tad ir atsevišķa podziņa, protams, ar aplikāciju izslēgšu gaismu ārā. Parādīšu, tad tur ir kaut kādi NT100 varianti, tad šīs te lampiņas iet skatās apakšā zem kājām iet. Tad šīs te iet durvīs iekšā, kur tās mazās podziņas, kur ir tās durvju, kā viņš saucās, kloķis, ja. Un tad podziņu var šajā te mainīt, ja, visādas feņkas. Teorētiski kājām man laikam bija tur jāmirgo tām gaismām. Tur aplikāciju vēl neesmu ielādējis, bet viņš bija pārliecināties, ka viņš viss darbojās. Protams, viņam arī skatās par mūzikas, ka viņš tur maina visus tos pasākumus. Šitā te ir tik disko pasākums, ne ballīti. Tur kaut kā 200, cik tur tie varianti ir. Ko es skatījos, šis te smoks ir. Bet, protams, bija lieta tāda, kad bija atsauksmes bija tādas, es uzgāju divās vietās. Vienā vietā viņas maksāja 100 pāri, nedaudz tur bija, man liekas, 4 zvaigznes vidējais. Un otrā vietā, kuras atrada pa $59 ar atlaidi, tur viņām bija tikai 3 vērtējumi, visi 3 bija 5 zvaigznēm. Daudzi sūdzās par to, ka pēc 2 mēnešiem viņas beidz darboties. Redzēs, kā būs mūsu gadījumā. Šitā te viņas tur mirgo, redzēs tā. Vismaz to paneli padarīs skaistāku, tādā ziņā, kad modernāku. Tad vēl ir, te varbūt tur redzēt, saistais jāizkars ciet. Šā te. Ka iesproduši piepīpējumā, un te viņš taisa šādas te gaismiņas griestos izgaismo. Tā, lai bišķi fani braukt. Jā, mums tāpatās bieži ir disenes mašīnā, un šitas te varētu izstīties interesants, kad ieslēdz muzonu. Tad viss darbojās, sākšu likt visu kopā. Protams, vislabākais, kas ir, ja tev ir arī mašīnā leduskapis, un leduskapī ir, kas tie tādi ir? Atspirdzinošie dzērieni. Tad visu šo vakaru man pavadīs, un darbu pavadīs atspirdzinošie dzērieni. Jā, labi, ķeramies pie darba. Pirmais updates. Pirmā kaste ir ielikta. Problēma bija tas, ka es nevarēju atrast vadu pozitīvo, kad ieslēdz atslēgu vienalga, kurā virzienā. Jo visur riņķi apkārt ir kaut kādi, nezinu, digitālie vadi vai kas. Viens ir plus 12, kas ir visu laiku, un tad viens ir tā kā masa, un otrs ir kaut kāds tur 7 volti vai kas. Un nekur nepievienu, viņiem nevarēja pievienot. Tad beigās negribēju ļoti to darīt, bet aizvilku līdz atslēgai, tur ir atslēga lejā, jā. Un no atslēgas vienkārši tur atradu vienu vadu, kas ir uz abām pozīcijām, uz aizdedzi un uz to otru. Tad rekļota lampiņas ir jau uz grīdas mirgoja, kas runāja, es uzliku tagad mūzikas ritmā. Tās ir tās lampiņas, kas apakšā nāks, un tad tā garā strīpa, es biju domājis šitien te viņu likt iekšā, bet viņu nevar ielocīt tādā veidā.
Viņa lokās tikai vienā virzienā, par cik viņa ir plakana. Kur viņa man ir? Es mēģināšu parādīt tā. Viņa ir plakana štāda te. Un tā baltā daļa tā, kas spīd. Un es viņu te nekādīgi nevaru ielocīt tajā, kā es biju iedomājis. Un es izdomāju, ka es vienkārši likšu šitam te, ka likšu viņu klāt, te šitajā te ielikšu sprodziņu un te perfekti apkārt panelam. Nu, nav tā gluži kā es gribēju, bet, saģot, būs labi. Un tad jau viss pārējās kastītes pavisam vienkārši, jo tās tikai jāpieliek pie pozitīvā un negatīvā. Tu nekāds slēdži nav vajadzīgi nekas. Viņas savstarpēji savienojās caur, nezinu caur ko. Tad es domāju, es augšā uzlikšu tur kaut kur te, kaut kāds tas strīps, jo viņš paredzēts tā kā mašīnai 4 durvīm, ja, man nav 4 durvis, man būs panelis, tad uz paneļa te būs, tad, es domāju, durvīs kaut kur es te izdomāšu, šitam te tā strīpa varētu te būt, kur tur es ielikšu durvīs, bet tas būs pēc tam pats pēdējais. Un tad tās pakaļās durvis, kas tā kā domās, es te kaut kur augšā te ievadīšu pa to līniju, jo te man augšā 12 volti ir. Kā viss kārtībā. Turpinam strādāt. Man pamēģināšu parādīt, kā tumsā izstās, protams, jo nogriezt krietni blāvāku, lai nekož acīs. Bet, būs piemērs, kā tas izstās pilnā klapē. Un tāds izstījās mūzikas ritmā, tad var rekur šāds te visāds krāsīņas te uzlikt. Es uzliku podziņu. Viņš te var, lai nav aplikācija jāizmanto. Tu var spaidīt un mainīt. Un kāds garstāvoklis. Un tu var uzlikt, lai arī viss ritmā. Arī tās, kas pie kājām, lai tās arī ritmā iet. Protams, nav ideāli, jo, kā es teicu, viņu nevar ielocīt, te var redzēt. Ja, kā viņš tur aiziet bišķiņā apakšā, bet, ko tur var izdarīt, Tāda ir tā mašīna un tādas tās lampiņas. Tad, ja grib, lai viss līkums ir izlocīt, te jāņem ir tās, kā viņš saucās, optiskie kabeļi, tie, kur vienā galā diode, un tad vienkārši viņš tur spīd viena veida gaisa, protams, tu nevar dabūt tāds te efekts visādas. Tad, par cik viņiem tagad cena bija tāda, tik lēta, tad es tad, labi nopirkšu. Vilciens brauc, jā. Un tad es kaut kad par cik tagad ir tumšāks vakars, tāpēc tā, domāju, parādīt. Tā, ka būs pabeigts pavisam, tad es, protams, parādīšu, ja es durvis jau sāku jaukt. Te arī nevar, es biju domājis, te uz riņķi kaut kur, te kaut kur. Te ielikt šitā, te smuku, perfekt garums sanāk. Šitam te visam te uz riņķi, bet tur nevar nekur ielikt, tur nav sprauga, tur nevar iebāzt. Es domāju, vienkārši uzlikšu te uz ručkas virsū, te. Tās plasmas ielikšu, tur smuki dar iekšā. Protams, viņi jānaudoši. Labums tāds, ka viņas var griezt, viņas ar šķērēm var griezt jebkurā vietā, kur vien vēlēs. Nav tādas konkrētas vietas, kur jāgriež, var griezt vienalga, kur pagadās. Un tad ielikšu kaut kur droši vien vēl pie, te kaut kur iekšā pie šitāda, kur man viņš palika, viņam nāk. Līdzi, šitādas te, rekur, tādas. Ko tu ieliec izrap caurmiņu, un tad viņi saspēt kopā tā kā kniedīt, un super. Viņš tur izgaismo durvju, kā jau īstajām mašīnām, smalkajām. Tā kaut kā. Labi, es šodien beigšu, braukšu gulēt, miegs nāk. Vienu atspirdzināju šo dzērienu tik vien iztukšoju. Tā kā šodien bija. Tas, ka nevar nekur saprast, kurā vietā ko var ielikt, kur nevar ielikt, tāda eksperimentēšana, viss te bija izjaukts ārā, un pārlika entās reizes. Bet, es domāju, ka ja šitas viss kalpos, būs super, jo viņš man kādu gadu noies. Super. Labi, rītā es arī pabeigšu, cerams, ja mums neiedos nekādu kravu, tad rītā noteikti pabeigšu to visu.
Šitas ir vēl kāds variants, kā muzonu var klausīties ritīgā ritmā, piesitienā. Un diena numur 2, rīts, tuņi jau būs pusdienas laiks. Te vakarienes kaut kāds 3 stundas kopā te čakarējos ar šīdām te strīpām. Tā, lūk, izstās viņas dienas laikā, pilnā saules gaismā. Redzēt viņas var, vai ne? Nezinu, cik viņas ilgi turēsies šitā te, ka mašīna kratīsies, jo viņas nav ne pielīmēts nekas, vienkārši paņem plastmasu, šo te nost, ieliec viņas apakšā un vienkārši piespied atpakaļ plastmasu. It kā viņas tagad pa nakti turējušās, šitā augšpusē ļoti labi turēsies, jo tur ir ļoti, ļoti stingrs, tur viņš ārā nelīdīs. Un par šo te daļu, es neesmu pārliecināts, jā, cik tie ilgi turēsies, bet tāds izstās dienas laikā. Šodien es mēģināšu pabeigt durvis, ko otrā pusē arī tur var redzēt, nevar redzēt. Salikšu, uzlikšu vāku virsūs, te bišķiņ izdomāju savādāk, kā tās kastītes tur iekšā, kur iepīšu. Te ir ļoti daudz vietas. Tur ir ļoti daudz, kur viņas ielikt. Un tad priekši būs pabeigti, tad paliks tikai durvīs salikt. Abas divas ar šitām te durvīm es ap šifku ņēmu nost pirms cik entajiem gadiem. Tā kā mums ziemā izbira stikls. Tad bija kas, nekur veikalā nevarēja nopirkt ap šrotā. Tad armijas bāzē, kamēr lādējām, mēs uzlādējām mašīnu. Tas bija tieši iekšā armijas bāzē, bija -30 kaut kādi grādi. Šo te visu ap šifku ņēmu nost, lai varu stiklu nomainīt. Vienu klipsi laikam es salauzu, jā, šitā te klipsi salauzu, cik bija augsts. Bet visā visamā, jā, nekas sarežģīs te nav, ko noņem pāris skrūvas un nenost. Tad izdomās saliks, kur durvis ir netīri, viss jānotīra, bet jā, turpinam strādāt. Tālāk durvis ir izjauktas, nevar izdomāt, ka šo tā strīpa ir mega gara, jā, salīdzinoši. Viens variants bija šeit, te tā loga gumija iet uz riņķi, tur perfekti viņš dara iekšā, pilnā garumā, vada smuki ielaiž tēlējā, viss kārtībā. Es vienīgais uztraucos vai naktī, protams, viņi vai nogurēs ļoti blāvi, vai man naktī tas netraucēs, ka man viņš ir tik augsta. Jo pārējās viss strīpas, kas ir, tās visas ir, teiksim, tā zem tā acu skatiena. Te man būtu jāsatās spogulī. Viens variants vēl ir šitien te, kur uzlikt. Šitien te pa šitien te var uzlikt, jā. Tik panels smuki piespiežos klāt, bet tā strīpa būs mega īsa. Es nezinu, ko lai izdara. Negribos viņu tā īsināt tik ļoti. Vai likt tajā, kur durju gumijas, pēc tam viņu var jebkurā laikā izņemt ārā un ielikt citā vietā, vai ne? Arī tāds fakts dara. Tev nav grūti šo te norot, cik te ir 1, 2, 3, 4, 8 skrūvas, ne vairāk 10 skrūvas un kļakšana nost. Mums tā arī darīt, ne? Tu ielikšu tās podziņas spīdīgās iekšā kabatiņā, tur kaut kur kabatiņa izgaismojās un otra augšā te tur pie ručkas. Te stūrītī kaut kur, jā. Šajā te es neilku šito visu nost, lai te kaut kur apakšā ieliktu zem kloķi, tas būs pārāk traki. Cik te? Nemaz tik traki 1, 2, 3, ne ir gan. Jo šitas te man tāk sliedi pieskrūvēti klāt. Jā, vienalga labi. Es domāju, es ielikšu durvi tajā gumijā iekšā un pagaidām. Tas augšu 2 caurmiņus, ielikšu tās mazās podziņas sānā un tad redzēs. Ja traucēs, es viņu varu jebkurā laikā es viņu varu noņemt nost un nezinu, kaut kur citur ielikt. Pagāja ļoti ilgs laiks. Protams, atrada 12 volts. Šitais te viss kārtībā, es domāju, bet ko es tur vilkšu to vādu, tur riņķi apkārt, tad neteikt arī jābūt. Jo pēc krāsām šitie te pelēks ir balta arī, kā bija salonā, kā plus 12, pielāk ir plus 12. Pievienoju klāt visu to uzparikt, nekas nedeg. Mēru vairs nav, ir plus 2. Šitā te bakstījos un neiet nekas. Es domāju, labi, pamēģināšu citi kasti. No sākuma es nebaz neredzēju, ka tur tie volti lēkā. Es pielieku citu kastu, arī neiet. Ko es pēc tam darīju? Pieliku pa taisno klātu šeit, no šienes vadu, un atkal neiet. Beigās izrādās, par cik tās kastes, 2, kas bija iekšā, tās ir savā starpā jau strādājušas, šitās te tagad nav jau kopš vakarienes, un viņas vajadzēja tā kā sinhronizēt, pievienot kaut kā tur caur aplikāciju.
Tas paņēma ļoti ilgu laiku. Tā strīpiņa ir augšā ievadīta, gar durvju gumiju. Redzēs, cik daudz kodīs. Man liekas, ka varēja atsevišķi regulēt to spilgtumu viņām arī, ja kas. Nu, un te Friedlander speciāla vietiņa uztaisīs, kur kastīti ielikt, jā, super. Super vietiņa. Problēma ar vadu garumu, šos te likšu kabatiņā. Šo te mazo podziņu, kas tas tagad spīd. Es biju domājis, ja tā kā likt no aizmugurs, tā kā te iekšā, bet vada garumu neļauj man tik daudz. Es izdomāju, kabatiņai te patās. Bija doma tā no aizmugurs, lai viņi tā kā spīd no šienes tur tā kā uz priekšpusi, lai acīs nespiež, jo ja šeit, piemēram, ielikt, varētu būt, ka viņa diezgan spoža būtu. Nu, beigās par cik nav tā vada garuma, tas vienkārši izdzirba augšā. Var redzēt cauri viņā, tur es ielikšu, viņš tā kā spīdēs uz leju, uz iekšā kabatiņā. Tā kaut kā. Tā visi vadu darbi ir pabeigti. Jāmēģina likt kopā. Redzēs, kā sanāks. Nu, šī durvis arī pabeigta. Izskatās ok. Uz dienām vispār knapiņu var redzēt. Tā, ko es gribēju te vidacī likt kabatiņai, to es tur neliku, jo viņš baigi tā kā spīd uz āru. Nu, uz kājām. Es tur izdomāju stūrītī priekšpusē. Un te viņš ir, kur aizsedz visu ciet. Tā maliņa priekšu, tā kā man acīs nespīdēs, bet tur būs tā kā izgaisma tā iekšpuse. Redzēs, kā naktī izstās. Viena puse pabeigta. Tā bija saules puse, otrā pusē ir ēna. Vajadzēja tur sākt tagad ārā, es nezinu, 30 cik grādi. Rekušana te ir ēnas puse. Te būs foršāk strādāt. Nu, tagad jau es zinu visu, kas man jādara. Tagad problēma vairs nav. Es zinu, kur jāņem elektrība, kur vada jāvelk, tā, ka vienmēr tas pirmais ir tas visgrūtākais. Tikai šitos domāju, ka stundas laikā šo durvis pabeigšu. Nu, nemaz stundu nepagāja. Mazāk kā stundu un ir gatavs. Tā ir, ka zinu visu, kas notiekās, kur jāliek. Super, ne? Kādreiz tā likām signalizācijas, te bija tā, ka bija vesela kladīta, kurā tika pierakstīts mašīnas, kurā vietā vada atrodas, kādā krāsā, kas tie pa vadību, kam attiecās. Protams, kā bija jauna mašīna, tā kā bija jāpatēra ilgāks laiks, lai atrastu īstos vadus, kur ko vienot. Bet vismā, jā, tad ziepītis gāja, tur vispār bez klades, jo no galvas zināja, kur vadi, kur kas jāliek. Tā kā, nu, tagad es arī zinu. Tā, jau bišķiņ jāpabeidz, jāsaliek viss kopā. Šis te viss vēl tiek karājās vaļā, jāsavalk vadi, jāpiesiena ziptējiem kaut kur. Es dažiem varbūt ielikšu vēl vienu lampiņu, tie kaut kur apakšā šitai te kabatiņā. Cik man viņas vēl ir ekstra un te vēl ir, kur iesproši šitai kastē. Tad, jā, tad tas arī būs pabeidzis. Nemaz pusdiena nebūs pagājis, vai ne? Tālāk izstās pabeigts projekts. Visi salikts, attīrīts, saslaucīts. Gaismiņa smirgo. Es kamerā nevaru saprast, var redzēt vai nevar redzēt. Dzīvē ļoti labi redzēt kamerā, tā baigi švakņas tur spīd. Jebkurā gadījumā vakarā es atbraukšu, parādīšu. Kā ritmiņā, kā piesit ritmiņu viņš iet. Tajās durtiņās arī viss kopā ir salikts. Un labs mehāniķis, tāds mehāniķis vai vienalga, kas kaut ko skrūvē, tas ir tāds, kuram nepaliek skrūvas pāri. Kaut kas vien pie loga jau tur kaut ko vicinās. Jā, tikko mēs salikām ēdienas, viss rītā mēs braucam ārā, mums jau ir krava. Uz kurienu krava vēl neteikšu, kurā gadījumā uz siltajām zemēm. Labs darbs, kas padarīts, un ka neviens skrūva nepaliek pāri. Ok, atbraukšu vakarā, parādīšu šito, es neatceros teicu un neteicu. Šis te baigi interesantais aparāts, viņš ir lādētājs un smaržiņa. Viņš ik pa laikam izpūš smaržiņu, ārā es pamēģināšu uzspiest. Jā, te viņš smaržo smuki. Var salēt kādu smaržiņas grib iekšā. Un, ka izņem ārā trauciņš, šāds te trauciņš smaržiņām iekšā. Un tad, kur man viņš ir, šādi ieliek iekšā. Un ritīgi labi. Viņš ik pa kaut kādām, es nezinu, cik pa ilgu laiku. Viņš tad ik pa brītiņam spļauj ārā. Smaržo ļoti smuki. Un var salēt visādi dažādas smaržiņas. Braukšu mājās un sākšu līmēt jau kādu video. Tā, vakars uz ezeru ir klāt. Parādīšu, kā izstās tumsā. Tagad ir bez skaņas. Tagad tur pāris strīpiņas skraida uz riņķi. Ieslēgšu muzonu. Varēs ievērtēt.
būs jāuzrāda repa vīz un franču vizītes, ja vīzija būs fake, būs diemžēl jāpamet šo vīzīti. Kojičubā, un tagad dejo, nerunā vēlējo, Kojičubā, un tagad dejo, tā lai krātās tā visu šī tu tik turpini dejot, jā. Kojičubā, un tagad dejo, nerunā vēlējo, Kojičubā, un tagad dejo, tā lai krātās tā visu šī tu tik turpini dejot, jā. Banknots smagā krīta, kā kuņi norī labs, bet tāpat tās. Sapņoju, ka aizmuku no Eiropas, aizbēgu sava kaķa dzimto zemi Japānu, nesatiku viesuli, bet redzēju es orkānu, nabaks man teica, ka būšot jau cetu. Nu, tagad ir nogriezts tā, salīdzināšu uz minimumu, tās gaismas, kā var redzēt, te salonā, pogas, cik spoži spīd, nu tad šās spīd strīpiņas stipri līdzīgi, vienīgais kājām gan jāstās, tur kaut kur citu setiņu, kur var kājām nogriezt krietni nost, un regulēt atsevišķi to spožumu. Nu, šitās te, kas durvis, tās vispār netraucē tagad, ka nogriežas tik te vāji. Viņas redz, bet viņas neietekmē, tik tā viņas neapžilbina. Tas nemaina tavu, tiksim, skatu uz ārpasauli, netraucē neko. Nu, protams, šies te būs jāaiztina droši no lempi ciet, ar ko caurspīdīgo skoču, jo tas baigi kož acīs. Tā visā visumā es teiktu, ka baigi labi, nu šitie te uz grīdu būs jāpagriež mazāk. Un tā visam te stūrīti, reku tie kabatiņā, kur es ielku, tu var redzēt? Te reku gaismiņa ir, kabatiņā spīd un šeit var redzēt, jā, te arī iekšā kabatiņā spīd. Tad viņš viss tā kā saplūst kopā to, kas te pie kājām, tā kā tas kabatiņās tā baigi neko neizsaka. Labi, liels paldies par skatīšanos, droši komentārus, pozitīvus, negatīvus. Tā tas izskatās dzīvē. Rītā braucam no rīta savākt nākošo kravu un laidīsim siltajām zemēm. Pagaidām teikšu lielu paldies un tikšanos nākošais.